Mēs te raidījuma sākumā runājām par iespējām visādi negodīgi no cilvēkiem naudu izķekselēt, par biznesu to nosaucot pēdiņās, protams, bet mēs šodien raidījumā turpināsim iesākt to, ko darījām jau arī nedēļas sākumā sadarbībā ar Hipotēku banku. Mēs stāstīsim jums par godīgiem biznesmeņiem, kuriem ir pieticis drosmes savu ideju iznest, kā saka, līdz galam. Nu tad, lai viņa pieredze tiešām ir kā pamudinājums visiem tiem, kuri vēl tikai domā un štuko, ko tad varētu uzsākt un kā lai to labāk realizē. Vai jūs zinat, ko darīt ar izlietotām spuldzītēm? Nē, nezinu. Jūs metat miskastē? Jā. Es viņu metu vienkārši miskastē, ja arī kaut kas tāds atbildēs. Esat ievērojuši, ka veikalā var nodot? Nē, es ievērēju. Manīgs nav tik daudz. Viena spuldzīte gadā. Vidē nedraudzīgās izdegušās spuldzes var nodot reizē nopērkot jaunu tieši tādu pašu spuldzi. Pirms 3 gadiem veikals piepildītos konteinerus nodevis reizi gadā, tagad jau 3 reizes. Cilvēki ir kļuvuši apzinīgāki, viņi jau ievēro, prasa, citreiz nāk klāt, kurā vietā var utilizēt. Šī izlietotās spuldzītes ir ļoti īpašs atkritums, jo viņas saplēšot vairs nav vērts pārstrādāt. Tas kaitīgā viela, kas tajā spuldzītē ir, viņi teorētiski un praktiski izgaro. Vesels stends ar dažādām spuldzēm, no kurām neviena neatkārtojas. Šeit var iziet cauri spuldžu vēsturē, jo tās visas ir nonākušas pārstrādātāju rokās lampu demerkurizācijas centrā Liepājā. Tā ir viena no pirmām lampām Padomu Savienības. Šeit es varu parādīt 58. gadu lampu ražojums. Uzņēmuma tapšanas stāsts saistās ar pirmajiem kooperatīva laikiem un ekonomisku nepieciešamību pēc lampu pārstrādāšanas no visas Latvijas. 3 ģimenes, celtnieks ģimeni, grāmatvežu ģimeni un attiecīgi, kas šo ideju autors, kas to visu to varētu kārtot, apvienojamies un uztaisīja kooperatīvu. 1991. gadā mēs šai vietā, tukšā vietā, uzbūvējam šo ēku. Šī ēka ir speciāli tieši lampu pārstrādē. Pēc 20 gadu darbības dzima ideja un tapa projekts par iekārtas iegādi, kas šobrīd ir vienīgā Baltijā. Ar šo iekārtu mēs varam atdarīt kvalitīvu materiālu, dabūt stiklu, metālu, lumoforu kopā dzīvesudrabu, kas aiziet atkal jaunu lampu ražošanā. Lai šo iekārtu iegādātos savā laikā 2007. gadā, mēs arī gribējām Eiropas Savienības līdzekļiem šo iekārtu iegādāties, mums atteica, tā kā projekts bija uztaisīts. Tad 2008. gadā mēs griezāmies pie Hipotēkas bankas un prasīja, vai mēs nevar palīdzēt viņu. Un viņi bijām mieru, izpētījuši, viņi redzēja, ka tas viss notiekās. Pirms lampas dodas uz pārstrādi, tās tiek sašķirotas pa garumiem. Atsevišķi atdalītas lampas, kas kalpojušas solārijā. Arī ielu apgaismojuma lampām būs cits liktenis. Kad iedarbināta iekārta un dimanta diski atdala metāla detaļas no stikla, rodas sajūta kā nelielā karā. 4,5 atmosfēra liels spiediens tiek izpūsts ārā. Arī metāla daļas vēlāk tiek atdotas uz pārstrādi. Gada laikā ir sakrājušās 220 tonnas stikla. No 1 tonnas lampu var iegūt ap 850 kilogramiem stikla. Savukārt 1 tonnā ir ap 5000 lampu. Šobrīd noslēgs līgums ar kādu lampu ražotāju rūpnīcu Eiropas Savienībā. Bet no liepājnieku aizsūtītās stiklas ražotās lampas izmetīs riņķi un iespējams atkal atgriezīsies lampu demerkurizācijas centrā pēc 5 vai 6 gadiem. Jana Vītoliņa, Ivo Vejs, Vestapū. Veiksmes stāsts, piekritīsiet.